Vispār kopā. Kopas ir elementi, skaitļi un viss, kas cits sagrupēts kopā. Mums pirmais simbols ir piederības simbols, kad kāds elements pieder šai kopai. Tas nozīmē, ka viņš ir iekšā šajā kopā. Kops zīmē šādi ar ieliektām iekaviņām, ar parasts iekavas. Tukša kopa ir, kad neviens elements nav kopā, to apzīmē ar aplītes ar diagonāli caur to, kas iet. Tad mums ir, kad kāda kopa pieder citai kopai, piemēram, kopa B pieder kopai E, un visas kopas B elementi, visi tie skaļi, kas ir B kopā, ir arī E kopā, un E kopā ir arī citi elementi. Tikai šī ir apakškopa. B ir E apakškopa, jo tur ir visi elementi, kas ir E kopā. Te mums ir kopu šķēlums. To apzīmē ar apgrieztu ūburtu, un tie ir visi kopīgie elementi, kas ir divām kopām. Tad mums ir kopa apvienojums, kas ir pilnīgi visi elementi, kas ir abās kopās, visi unikālie. Piemēram, ja tev abās kopās ir viennieki, tu rakstīs tikai vienu viennieku, visi unikālie elementi. Tā mums ir kopa dalījums, kas nozīmē, ka tiek atlasīti tikai visi unikālie kopas A elementi.